Nesen izlasīju rakstu, ka pēc valsts ieņēmumu dienesta datiem 2022. gadā strādājošie aploksņa algās ir saņēmuši gandrīz 2 miljardus eiro. Summa ir ļoti liela un baidos, ka arī šogad šī tēma diemžēl ir aktuāla. Tādēļ vēlos tev pastāstīt, ko tieši tu neiegūsi, ja tu esi aploksņa algas saņēmējs. Es esmu Intars, pārstāvu kredīta informācijas biroju jeb KIB. Nemoralizēšu un nevienu nekaunināšu par to, ka alga tiek saņemta aploksnē, bet samērā īsi mēģināšu izskaidrot, kāpēc nodokļi ir jāmaksā un kā tieši tevi pašu ietekmē tas, ar ko tieši tu riskē, ja algu daļai vai pilnā apmērā saņem aploksnē. Ņemot vērā, ka KIB tomēr vairāk runā par tēmām, kas ir saistītas ar kreditēšanu, tad sākšu tieši ar šo aspektu – iespēja saņemt kredītu. Un tad vēl labākas dzīves iespējas tagad un tūlīt. Redzi, ja tu strādā neoficiāli bez līguma, vai arī oficiāli, bet saņem oficiāli algu, kura, piemēram, ir minimāla alga, tad vienīgais veids, kā tikt pie mašīnas vai dzīvokļa, ir sakrāt visu naudu un vēlamo preci nopirkt no iekrājumiem. Kaut gan liels pirkums jau sen vairs nevar veikt ar skaidru naudu. Būs jāpamato, no kurienes ir radusies nauda bankai. Tāpēc es teiktu, ka dzīvokli, māju vai arī citu nekustamo vai kustamo īpašumu par lielu summu no saviem iekrājumiem nenopirksi. Es teiktu tā, kamēr mēs runājam par nomaksu skaidrā naudā, tad par savu īpašumu aizmirsti. Tu varēsi īpašumu tikai īrēt, bet, manuprāt, arī te viss pamazām iet uz bezskaidras naudas norēķiniem. Kas vēl ir ļoti aktuāli? Mašīna? Jā, pareizi. Tā par saviem iekrājumiem laikam arī var nopirkt, bet samērā lētu. Auto no dārgā gala atkal oficiāli kā savu īpašumu īsti nav iespēja iegūt. Tomēr, ja ir vēlme iegādāties labāku auto, tikt pie sava nekustamā īpašuma vai paņemt kādu glaunāku televizoru uz nomaksu, tad ir nepieciešama oficiāla ienākuma. Kāpēc tā? Paskaidrošu. Visus licencētos kreditētājs, vai tā būtu banka, līzings vai licencētais nebanku kreditētājs, viņus visus regulē daudz un dažādi likumu un ministru kabineta noteikumi. Viena lieta, kas ir skaidri pateikt, ir tas, ka kreditētājiem obligāti ir jāizvērstē personas kredītspēja. Kredītspējas izvērtēšanā ietilpst arī pārliecināšanās par to, vai tev ir oficiāli ienākumi. Vienīgie ienākumi, kuri tiek uzskatīti par oficiālajiem, ir tie, kurus tavs darba devējs ir noziņojis valsts ienākumu dienestā. Attiecīgi, samaksājis par tevi naudu uz tavu kontu un samaksājis visus nodokļus par tevi arī valstī. Tikai no tādiem ienākumiem kreditētājs var rēķināt, kādu kredītu tev drīkst dot. Te arī nonākam pie situācijas, ka tu saņem algu oficiāli, bet ne visu. Tas ir daļa kontā, un par to daļu tiek nomaksāt nodokļi, attiecīgi arī valsts ieņēmumu šī informācija parādās. Savukārt otra daļa, kādam lielāka, kādam mazāka, tā daļa aiziet konvertā. Tas nozīmē, ka šī konkrētā daļa ir neoficiālā alga, un šo daļu kreditētājs nedrīkst uzskatīt par taviem ienākumiem. Tu pat vari norādīt pieteikumā, ka tev ir tādi ienākumi, bet kreditētājs viņus pēc likuma nedrīkst ņemt vērā. Beigās tas nozīmē, ka pat ja tev ir liela alga, un ja tā visa būtu oficiāli, tu varētu paņemt vēl lielāku kredītu. Beigās var sanākt, ka kreditētājs tev atsakās sniegt vēlamo kredītu. Pat ja summa nav nemaz tik liela, vienkārši nesanāk likumā paredzētais aprēķins. Saproti, ja nav oficiāli ienākumu, neviesvēja aizņemties. Tomēr, ja ir daļēji oficiāli ienākumi, aizņemties var, bet tas, ko tev būs gatavi aizdot, var nepietikt tam, ko tu vēlies. Tik tālu par kredītiem. Kas ir vēl tas, ko tu vari neiegūt? Pastāstīšu par personīgo pieredzi pirms gadiem 25. Tas bija pasen, vai ne? Bet konkrēti piemēri ir dzirdēti arī šodien. Tātad, mans pirmais darbs pēc izglītības iegūšanas, neko daudz neiedziļinoties, kas un kā. Darba devējs sola maksāt algu skaidrā. Kāda starpība vai skaidrā vai ar pārskaitījumu? Tajā laikā alga skaidrā bija arī samērā plaši izplatīta. Līguma man nekāda nebija, par ko arī neaizdomājos. Pirmais darbs, līgums, kas tas tāds? Vienojāmies uz darbu, nāku, daru, ko no manis sagaida, mēneša beigās saņem algu. Viss labi. Viss bija labi, kamēr nepaprasīja atvaļinājumu. Tātad nostrādāju pirmos 6 mēnešus un vēlējos paņemt likumā noteikto atvaļinājumu. Par to kaut ko bija dzirdējis, ka pēc pirmajiem 6 mēnešiem var iet atvaļinājumā, un darba devējiem būtu
gan jāpalaiž atvaļinājumā, gan arī jāsamaksā atvaļinājuma nauda. Nu, redz, darba devējs saka, pabeidz iesāktos darbus un tad ej. Domāju, forši, šonedēļ pabeigšu, nākošo nedēļu ņemu brīvu, vasara, jūra, kas tad vēl? Kad tu vēl atpūsties, ja ne vasarā, vai ne? Pirms laimīgs dodos pie saviem darbiem, prasu, kā tur ar to atvaļinājumu naudu, cik tur būs, ja? Cik tur sanāk, vai dos pirms atvaļinājumu, vai kopā ar algu par pēdējo nostrādāto mēnesi. Darba devējs paskatījās uz mani, pasmīnēja, teica, par ko man tev maksāt? Tu taču nestrādāsi. Gribi ej atvaļinājumā, bet uz savu rēķinu. Gribi algu, tad nekur neej un strādā. Patiesībā sanāca tā, ka tā bija pēdējā saruna man ar savu darbu devēju. Aizgāju, sakravāju savus pekels, atdevu darba vietas atslēgas darba devējiem un teicu, ka, ej projām, paldies uz redzēšanos, uz neredzēšanos. Viņam, protams, bija liels acis, saka kaut ko man prasīt, kā man kaut kādu darbu jāpabeidz, un es tā nedrīkst iet projām. Es neko neteicu un aizgāju, un tas arī viss. Tāda bija mana dzīves mācība. Paldies, ka es to saņēmu tik ļoti ātri pašā savas karjeras sākumā. Un kopš tā laika es strādāju tikai tādās darba vietās, kur ar mani noslēdz darba līgumu un visa alga tiek skaitīta uz kontu. Labi, tā ir mana pieredze. Var teikt, ka pa lēto tiku cauri. Tomēr es vēlos tev arī pastāstīt par citiem riskiem, kas ir daudz lielāki un var piemeklēt jebkuru no mums. Piemēram, saslimšana. Skaties, kamēr esam jauni, visi skaisti. Zāle, zaļa, jūra līdz ceļiem, tas ir mēs par veselību daudz nedomājam. Nedomājam arī par vecumdienām, jo mēs taču visi dzīvi paliksim jauni, skaisti un veseli. Diemžēl tā tas nav. Ik pa laikam visi slimo. Kāds tikai saukstējas, kāds noķer kādu vīrusu vai gripu, citi saslims ar nopietnākām slimībām. Nevienam nenovēl tādu pieredzi. Redzi, ja tev nav oficiāli ienākuma, tātad tu esi ļoti nedrošā situācijā. Tātad tev visdrīzāk nav nekādu tiesību attiecībās ar savu darba devēju, un ja notiek sliktākais un tu saslimsti, un tev nav arī līgums ar darba devēju, tas nozīmē, ka darba devējs nemaksā par tevi nodokļus. Tātad arī tu nevari paņemt slimības lapu. Kādēļ tas ir svarīgi? Kamēr cilvēks ir slims, viņam būtu jāārstējas, vai ne? Protams, kamēr ir vieglas iesnas vai mazliet paklepo, var sevi pārvarēt, pamocīt organismu un iet strādāt. Bet ja saslimšana ir nopietna un nevar aiziet uz darbu, ko tad? Darba devējs tev nemaksās. Valsts? Kāpēc, lai valsts tev maksātu, ja tu neesi pats par sevi parūpējies un nemaksā nodokļus? Nav līguma? Alga ir aploksnē, tātad 100% darba devējs arī nav par tevi maksājis nodokļus. Nav nodokļu, nav arī palīdzības no valsts, kad esi šādā vai līdzīgā situācijā. Ja saslimšana ir īsa, tur nedēļu līdz 2 paslimo var izvilkt uz iekrājumu rēķinu, aizņemties no kāda drauga vai no radiniekiem, paņemt nepieciešamo naudu gan dzīvošanai, gan zālēm. Bet iedomājies situāciju, cilvēks nokrīt no trepēm un salauž atslēgas kaulu. Tas pat var notikt darba laikā, pildot darba pienākumus. Kritiens patiesībā var būt tikpat neveiksmīgs kā vienam manam draugam. Viņam bija ļoti nepatīkama situācija. Slidenā laikā nokrit uz ielas. Krītot parāva līdzi savu draudzeni, kur gāja pie rokas. Viņam uzkrita virsū. Rezultātā draugam salauzts atslēgas kauls un vēl ieplīsusi saite. Tātad tikai lūzuma ārstēšana prasa 2 līdz 4 mēnešus, lai sadektorētu saiti, nepieciešama operācija, tad vēl rehabilitācija. Uzreiz pateikšu, kopā tie bija 8 mēneši, līdz mans draugs atgriezās darbā. Vēl pēc tam viņš turpināja iet pie fizioterapeita, lai roka pareizi strādātu. Bija ilgs un dārgs atlapšanas process. Viņa gadījumā viss bija labi. Ar darbu vietu, visi līgumi noslēgti, alga oficiāli, nodokļi samaksāti, līdz ar to arī valsts maksāja visu slimības laiku, algu. Principā to pašu, ko viņš saņēma darbā. Kas vēl svarīgi, pēc tiem 8 mēnešiem darba devējs viņu gaidīja. Saproti, ir darba līgums un darba devējs tevi var atlaist tikai tajos gadījumos, kas notiek darba likumā. Šāds gadījums nedod tavam darba devējam tiesības atlaist tevi no darba. Tātad veseļojies, kad esi vesels, atgriezies darbā un turpini strādāt. Redz, traumu var dabūt ātri. It īpaši, ja darbs ir tādā nozarē, kur daudz jākustas, piemēram, celtniecība. Vai gateris. Var, protams, būt arī drošākā vietā, bet pats būt aktīvs, iet uz dejām, aiziet uz kādu bāru, visādas lietas dzirdētas, kas notiek pēc grādīgo lietošanas. Pat ja nelieto grādīgo,
Esi sportists, arī tur gadās traumas. To visu es nesaku tādēļ, lai tev biedētu, pasarg Dievs, bet lai parādītu, ka neviens nav pasargāts no nokrišanas uz slidenas ietes. Tagad paskatīsimies un pazīmēsim, kā varēja notikt, ja mans draugs nebūtu bijis oficiāli nodarbināts. Skaties, situācija ļoti nepatīkama. 8 mēneši bez iespējas kustināt roku ir samērā kritiski jebkurā darbā. Tas nozīmē, ka reāli strādāt nav iespējams. Vai tev tavs darba devējs, kurš nemaksā par tevi nodokļus, būtu gatavs maksāt algus 8 mēnešus, kamēr tu ārstējies? Uzdod sev šo jautājumu un atbildi sev godīgi. Baidos, ka atbildi nebūs jā. Un tas nozīmē, ka tu paliec visu šo laiku bez ienākumiem. Sliktākais tajā visā ir tas, ka jo nopietnāka slimība vai trauma, jo vairāk naudas nepieciešams, lai izārstētos. Nedrīkst aizmirst, ka nauda nepieciešama arī tekošajiem izdevumiem. Tas ir samaksāt īri, samaksāt par dzīvokli, paēst, elektrību, telefons, citi ikdienas tēriņi, arī zāles jānopērk. Jo ilgāk tu ārstējies, jo vairāk arī nauda nepieciešama. Jo tas ir īsts periods, iespējams, kāds aizdots, bet ja garāks, 8 mēneši ir daudz, ko tad? Labi, pieņemsim, ka ar visu veiksmīgi izdosies tikt galā. Esi vesels, gatavs atgriezties darbā, bet atkal vai darba devējs tevi gaidīs tik ilgi? Nedēļu, 2 gan jau, ka jā, bet ja problēma nopietnāka un tie ir vairāki mēneši, baidos, ka atkal atbild būs nē. Viņš atradīs pat to laiku citu, un tad, kad tu būsi gatavs atgriezties, var sanākt, ka tevi neviens vairs negaida. Ej meklēt citu darbu. Visvairāk, protams, žēl ir tos cilvēkus, kuri dabū nopietnas traumas darbā. Paši par saviem līdzekļiem ārstējas, bet pēc tam darba devējs viņus negaida un atpakaļ neņem. Skumji. Nu redzi, esam nonākuši pie vēl vienas problēmas. Ko darīt, ja paliec bez darba? Neatkarīgi vai dēļ slīmošanas, vai dēļ tā, ka darba devējs vienkārši izlēma tevi atlaist, normālā situācijā cilvēks aiziet uz valsts sociālā apdrošināšanas aģentūru vai saīsināt VSAA, piesakās uz bezdarbniekiem un valsts palīdz. Tas, cik lielu pabalstus tu saņemsi, ir tiešā veidā atkarīgs no tavas algas, oficiālās algas. VSA līdz pat 9 mēnešiem maksā tev naudu, lai tev ir ienākumi, kamēr tu tiec pie jauna darba. Pirmos 3 mēnešus ienākumi ir līdzvērtīgi ienākumiem, kas bija tad, kad tu strādāji. Pēc tam tie sāk pamazām samazināties, bet tomēr tie ir un tikai vajadzētu pietikt. Ņem vērā, ka ar darba līgumu tevi pasargā darba likums, un darba devējs nevar tevi atlaist tāpēc, ka tu šodien izskaties miegains. Tevi likums pasargā. Savukārt, ja nav līguma, tad tu neesi nekas savam darba devējam. Skan skarbi, bet tā ir. Tevi var atlaist jebkurā brīdī. Ja uzņēmumam iet grūti, mēdz notikt darbinieka atlaišana. Tā gadās, un tur neko nepadarīs arī tad, ja tev ir darba līgums. Bet arī šajā gadījumā ir noteikts, kā to darīt. Parasti darbiniekam, kuri strādā oficiāli, izmaksā atlaišanas pabalstu vismaz 1 darba algas apmērā. Tas nozīmē, ka tev ir izdevīgi, ja tavs darba devējs noslēdz līgumu par visu tavu oficiālo algu, ne tikai par minimālo, un otru pusi maksā aploksnē. Jo šādā gadījumā tas, ko tev izmaksās, būs tā alga, kura tev ir oficiāli ierakstīta līgumā. Ņemot vērā visu to, ko tikko izstāstīju, es teiktu tā, pat ja sākumā likās, ka darba devējs tev piedāvā oficiālu algu, bet noteikumi nav tik skaisti kā tad, ja cits darba devējs tev piedāvā darbu, bet neoficiālu algu, ilgtermiņā labāk un drošāk ir iet pirmo variantu un strādāt tur, kur maksā oficiālu algu. Patiesībā tas darba devējs, kurš tev piedāvā oficiālo algu, viņš dalās ar tevi ar saviem ienākumiem, un tu rezultātā šim pašam darba devējam izmaksā vairāk nekā tam otrajam, kurš nemaksā par tevi nodokļus. Paņemsim kā piemēru algu 1000 eiro uz rokas. Tas nozīmē, ka darba devējam tu izmaksāsi aptuveni 1900 eiro. Līgums tev būs noslēgts par 1500 eiro bruto algu. Tas ir līgumā norādītā summa 1500, bet uz rokas tu saņem 1000. Savukārt, ja tev otrs darba devējs piedāvās 1100 eiro uz rokas, kas ir par veseliem 100 eiro uz rokas vairāk, tad šim darba devējam tu izmaksāsi tieši 1100 eiro. Ko viņš samaksā tev? Starpība 800 eiro pirmajā gadījumā aiziet valstī, kur lielākā daļa ir nodokļi, kas aiziet tavai sociālai drošībai. Tas ir gan gadījumam, kad tu paliec bez darba, gan gadījumam, kad tev nepieciešama slimības lapa. Un kaut kad nākotnē arī tava pensija. Tāpat no šiem nodokļiem tiek maksātas algas daktariem, kuri kādreiz tevi ārstēs, skolotājiem, kuri māca tavus bērnus,
ugunsdzēsējiem, kuri iespējams tev nākotnē palīdzēs, tāpat arī policija, armija. Ja tev vēl ir auto, tad ceļu remonts, vai jaunu ceļu būvēšana, un daudz vēl citas lietas. Savukārt otrajā gadījumā tas uzņēmējs tavus nopelnītos 800 eiro atstāj sev un brauc ar lepnu auto. Tu it kā saņem vairāk, bet tajā pašā laikā mazāk. Tu pats sevi apzods piekrītot šādai samaksai. Daudzi saka, ka viņi līdz pensijai nenodzīvos un tāpēc nevajag maksāt nodokļus, bet tajā pašā laikā prasa, lai viņu bērniem ir nodrošināta vieta bērnu dārzā. Ir izremontētas skolas, poliklīnikas, slimnīcas, ceļi ir bez bedrēm un vēl. Bet to var samaksāt valsts tikai tad, ja mēs visi maksājam nodokļus. Redzi, sanāk daudz dažādu šķēršļu un potenciālu zaudējumu, ja piekrīti darbam, par kuru tev maksā algu aploksnē. Aploksņa algas grauj valsti un noved pie tās atpalicības, jo netiek maksāt nodokļi. Tāpat tiek grauta likumīga uzņēmējdarbība, jo tie uzņēmumi, kuri maksā algu, aploksnēs var labāk konkurēt ar tiem, kuri ir godīgi. Kopumā, saņemot algu aploksnē, tu riskē ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem, valsts pabalstiem, pats savu pensiju un, protams, arī kredītu pieejamību. Plus, tu grauji valsts ekonomiku, manu un arī savu labklājību. Tāpēc novēlu, lai jums visiem ir oficiāls darbs, un, ja tomēr nav, mēģiniet tādu atrast. Es ticu, jums sanāks. Es esmu Inters, un tu skaties KIB izglītojošos video. Tiekamies nākošajos video. Lai tev forša diena. Čau!